Ikdienu ceļu uz Madonas sociālā dienesta zupas virtuvi mēro ap 60 iedzīvotāju. Starp viņiem arī tie, kuri pēc dažām stundām te atgriežas, lai pārlaistu nakti līdzās esošajā patversmē. Lai arī apstākļi pieticīgi, saklāta gulta un tīra izkurināta istaba, kā arī brokastis un vakariņu tiesa te ir nodrošināta. Mēs saskatījām, ka tomēr parādās, ka vairāki cilvēki, kuriem nav šīs pajumtes, un pazaudējuši pajumtes, šie cilvēki ir dažādu iemeslu dēļ. Un tad mēs sapratām vienkārši, ka vajadzētu kaut ko sākt darīt, rosīties, lai šiem cilvēkiem būtu šī uzturēšanās tieši pa ziemas periodu. Katrs no bez pajumtes palikušajiem atnācis ar savu dzīves stāstu, bet visi kā viens slavēja iespēju siltumā pārlaist nakti. Juris savu dzīves vietu pazaudējis šķiroties no sievas, tagad pa dienu strādā pilsētas sakopšanas darbos, atliekot laiks arī šur tur vēl piestrādāt. Mēs pirms 6 kaut kur tā var iet, un te līdz rītā 8 pēc brokastis, un tad aizies citu darbiņu, kā saka. Cik te jums mēnesī naudiņas sanāk uz rokas? Man neko, man 40 lati, bet ja vēl kaut ko piedomā klāt, tad jau vēl kaut ko. Un tā kā brīvs laiks arī paliek. No pavasaru ko darat? Tā kā nav tās patversmes. Pavasaru tad ir pie saimniekiem darbiņas uz to. Viens pasauc, otrs piezvana vai ne? Tāda dzīve. Savukārt Marija kaut arī pensijas vecumā saņem vien pabalstu 45 latu apmērā. Pensiju nesot iespējams nokārtot, jo savulaik atbraukusi vīram līdzi no Krievijas un trūkstot darba stāža Latvijā. Pazaudēju dzīvokli, tāpēc arī nakšņoju patversmē. Paldies, ka ir atvēruši. Vasarā ogoju, sēņoju, guļu, kur pagadās, bet tagad dienas vadu pie paziņām un ir labi, ka te var pārnakšņot. Zihfrīds lēš, ka viņa ienākumi mēnesī ir ap 120 latu, taču dzīvokli neizdodoties sameklēt viņa dzīvesveida dēļ. Kaimiņi nesot ar mieru, arī trūcīgā status viņam netiekot piešķirts, jo šovasar nopircis automašīnu. Mēs klaiņojam faktiski pēc idejas, jo mums tikai no rīta līdz 8 mēs drīkstam uzturēties tur. Nav nevaina, tāpēc, ka mēs jau aktīvi darbojamies. Mums ir jāsameklē arī ēdamais, vai ne, brokastīs. Mēs pēdām gan tur, vai ne, bet tas ir par maz. Un tāpēc mēs ejam arī pa pilsētu, pa konteneriem tie bomži, vai ne, rakņājas tur. Ne tikai ēst, bet arī pīpēt un ko te vēl tur, kādas pudeles salasīt, lai varētu uztaisīt dušu. Un tāpēc mums ir nodarbošanās visu dienu arī. Sociālais dienests nevienu no bezpajumtniekiem savulaik izmitinājis pansionātā, taču visi sastaptie no turienes aizgājuši. Zihfrīds par šādu iespēju pat negrib nedzirdēt. Nē, tāpēc, ka man tur būs garlaicīgi, man tur nepatiks. Un pie kā man arī saimniecība ir liela diezgan. Man patīk tik liela saimniecība, ka man nevar dot šitā te trūcīgā statusu. Kāpēc? Kas jums tajā saimniecībā ir tāds, ka jūs nevarat to? Man tur skaitās 2 žiguļi, kuri gan jau nozaktīvi ir jau, un sen jau kāda 5 vai 6 gadu viņu nav, bet ir Audi. 13. jūlijā šogad nopirku audinieku. Ikdienā kārtību patversmē uzrauga dienas dežurants, bet pa nakti te dežūrē 2 policisti. Pārbaudu, kā viņi gulēja pa nakti, un pēc tam mēs brokastēju. Es pasniedzu viņam brokasti, un tad tālāk darbi iet uz priekšu. Zihfrīds gan vēlētos labākus apstākļus patversmē. Labāk nemaz nevar būt, bet tikai nelaime ir tā, ka tās telpas, ko tā patversme ir ievietotā, nav piemērotas apdzīvošanai. Te bija agrāk tuberkulozes slimnīca, dispansers. Es tur strādāju kāds gadus 4 apakaļ par kurinātāju šitā objektā, tāpēc ļoti labi pārzinu tas apstākļus. Tā kā vajadzētu remontēt? Vajadzētu siltināšanu veikt. Apšūt sienas ar siltināmo materiālu, pirmkārt pārmainīt grīdas, iztaisīt kapitālu remontu. Šogad patversmes uzturēšanai pašvaldība atvēlējusi 6350 latu.